nav viegli. Esam Seljā. Es sveicināts jaunā video. Kāpsim tajā kalnā. Jākāpj pusotru stunda šādā kāpumā. Tā strauji uz augšu. Jau skāpšu pusotrā stundā, lai mēs nokļūtu tajā kalnā. Esam iegādājušies jauns pārgājiena apavus. Par to, kā tas notika, skaties šeit. Čau, ir pienācis kārtējais video par kāpšanu kalnos. Šoreiz iesim iegādāties man hiking boots, jeb kalnā kāpšanas zābakus, jeb tūrskū. Iesim pirkt viņu uz sporta outlet veikalā. Esam saņēmis lielisku dāvanu karti no mūsu mīļajiem draugiem Andersona ģimenes. Tad ejam skatīties, kāda ir izvēle šajā ļoti interesantajā veikalā. Endurance. Diezgan smuki zābaciņi. Nu tad skatāmies šā video turpinājumā, kā kalpos. Izmēģināsim jaunos apavus. Ar diezgan labu saķeru zemos šoreiz. Un jā, iesim kārtējā pārgājienā. Skaties, kā mums veicās to šajā video. Esam sētā. Kā to var nosaukt latviski? Gords, tā kā cool zemnieku saimniecībā, kur ir atvērta apmeklētājiem. Bet šodien tieši viņi ir slēgta. Ir tās ļoti maziņš zoo ar rotiņām. Redzēju, tur krusīši. 4,2 km. Tāda kafejnīciņa. Mazliet ēna. Un jau strauji sākums. Sākās tā, ka ejam 4 km augšā. Un bitīgi. Sākam iet un jau kādā pusceļā vai ātrāk. Parādīsim, kāds ir kāpums. Pagaidām skats ir šāds. Jāpaceras laicīgi jau. Bet ne pārāk daudz, lai nevicertu. Tomēr kopā 3 stundas jāpavada uz šīs takas. Jā, sākās mežs. Un tad ejam. Šobrīd šeit no visa. Pats sākums. Jā. Pirmie šķēršļi. Pakrīt atpakaļ nedaudz. Pēc iespaidīga stāvu kāpiena mums sagaida pastaigta takā. Pastaiga parkā. Ļoti līdzens šobrīd. Pēc 100 metrus. Par šo jāpapriecājās, jo visticamākais pēc brīža atkal būs stāvs kāpums. Jā. Skaisti. Smuks mežs. Saules spīd starp koku galotnē. Dodamies tālāk. Vaca kite. Tepat elektrība bijusi.
radiosistēma. Was war hier? Na, hallo bijis varbūt. Jā, pareizi. Un tur būs. Tur tās liemenītes, terasīte, izēja. Un tad jātās. Tur tā terasīte arī bijis. Saruna, un man jautāja, kāpēc mums tik ļoti patīk braukt kaut kur un kaut ko darīt, vai ne? Tieši par kāpšanu kalnā. Jā, nu tā kā par kāpšanu kalnos. Es atbildēju, ka vienkārši Ir tik Laikam. grūti, tāpēc tā. ir tik grūti, bet tāpat tas sniedz kaut kādu gandarījumu, ka tad es uzkāpstu tajā kalnā un tu redzi kaut ko jaunu, kaut ko skaistu. Un tas laikam ir pats galvenais, ka tu esi pēc grūtībām laimīgs. Vēl gabaliņš jākāpj, bet nedaudz nolicām no trases, no takas, un šāds skats. Aiziet. Ar ko? Jā. Mums jāizta vieta, domājam, nu, paņemsim pauzi, iekodīšķisim nedaudz un jāpaceļ drons. Mani pierunāja, ka šeit esot labs skats. Tad, nu, izlidojam nedaudz, parādam nedaudz un kāpjam līdz galam. Un tur jau uztaisīsim pauzi. Šī bija skaista skatu vieta, bet augšā būs vēl skaistā, tā ceru. Bet ja nē, mums bija ļoti skaista pusdienu vieta. Bet lienam lejā no šī pakalniņa, atpakaļ uz takas un ejam līdz galam. Un jau viss nav daudz palicis. Ui, nav viegli. Reizēm jārāpjas arī 4 āpus. Kāpums nu ir jūtams, bet nu, pēc Lordāla stīgana kāpuma šis neliekas tik traki. Tur bija tiešām traki. Jā, nepaveicās. Iedzēla man bite vai lapsene. Laikam jau lapsene. Bet sliktākais tas, ka mana vienīgā alerģija, kas man ir pret lapsenēm un bitēm un dunduriem un visādiem tādiem kodējiem. Un jaukākais tas, ka satikām cilvēku, kurš nāca lejā, viņš teica, bišķi pat jaka, es netiku līdz augšai. Es eju apakaļ. Jūs iesiet līdz galam, viņš jautā. Es saku, domājam, ka jā. Oi, tur ir tik traki. Pēc viesos apkārt un nāc lejā. Bet nu mēs mēģināsim uzkāpt. Skatīsimies, cik traki tad ir. Bet, jā, iesim līdz galam. Lai ko tas prasīt. Arvien mazāk koki, kas jau nozīmē, ka kāpjam uz augšu, augstumetros. Un šie smalkie kociņi, kas ir tāda līkums met. Tie ir viena no tām norādēm, ka esam virs
bijušas sievietes tās normas, jeb nevar teikt Augstkalnē, bet šeit ir 800 metri. Viss. Vairs nav nekā. Nevar augstāk uzkāpt. Laikam prašam. Parasti tāda norāda un paskatīt. Un mums jāpaskatās kartē, vai mēs esam. Bet jau te ir iespaidīgs skats. Esam šeit, jānokļūs tur. Jā. Bet, nu, skaisti. Meklējam taku uz pašu galu. Atradām īsto taku, ejam līdz pašai virsotnei. Aiziet! Tur būtu 20 metru kāpums. Tev jāļauj. Ieraudzījām pašu špici un dosimies. Vēl diezgan. Bet man liekas, ka tā jau ir zīme, ne? Redzi? Ejam līdz zīmei. Jā. Jā! Juhu! Jā! Beidzot! Cik pulkstens? Pulkstens ir 3 apaļ. 3,5 stundas. 3 stundas. Vai pauzītēm? Pauzītēm, protams. Nu šādi skaisti. Vējaini, bet skaisti. Ejam uz pilsētas pusi. Jānoliek soli. Esam vienīgie topā pašā galā. Nu tāpēc bija jākāk līdz galam. Šeit ūdens nāk iekšā un pilsētas skats. Ar šādu fonu. Nu ko, apsēšamies, ierakstīsim sevi grāmatiņā un tad paēdīsim. Šievi. Stiprs vējš, redzēs, vai vispār varēs palidot. Bet nu mēģinām. Vienu tādu mazu aplīti uztaisīs. Kā tas nabaks cīnās ar vēju, ej tu nost. Tā kā nosliet palikt labāk. Labi. Izlidosim un tad skatāmies. Cīnāts droniņš.
Ej, tas nebija. Tas bija iespaidīgi. Tik lielā vējā lidot, tas zilns pilnīgi šķērsām gāja līšiem. Bet labi izlidojās diezgan smuki. Nu, skaisti, ne? Man patika. Bija diezgan sarežģīti, lai šeit nokļūtu. Bet bija tā vērts. Dodamies lejup. Tagad ir pulkstenis 4. Un mēs prognozējām, ka 2 stundas būs jākāp lejā. Uz 5 minūtēm apmaldījāmies. Nevarējām atrast šos punktiņus. Un šajā mežiņā neviens punkts nav. Bet augšā uz klints esot. Ejam. Vienā augšā uz klinti. Un tad jau sakosim. Kāpjot lejā, tā doma. Mēs šeit uzkāpām. Jā, un tad, kāpēc mēs skāpjam? Tik smagi, sarežģīti, kājas sāp. Nav viegli pavisam. Un tad mēs atceramies, jā, tas skats bija vienreizais, amazing skats uz ūdeni, uz to fjordu, uz pilsētu. Vienreizais. Un tāpēc mēs to darām, lai izbaudītu šos skats. Nu, kāpjam lejā. Ir 5, pirmā stunda. Kāpjot lejā ir aizvadīta. Nav viegli, bet tāpēc ejam līdz galam. Nothing to lose. Gandrīz jau lejā. Sāpīgi iet lejup ceļos, potītēs, pēdā. Viss tāds ļoti liels trieciens ir. Stāv tā, iet uz leju. Vēl mazliet līdz mašīnai. Nu, ar šo viss noslēdzās mūsu pārgājiens. Bija smagi. Daudz kilometru. Smaga trasa. Smaga pastaigu taka. Tagad vienkārši atpūšamies. Neko. Tātad palikām šādā mazā vasaras mājiņā, kurā ir 2 gultas. Šādi, te tāds galdiņš, tad maziņš ledskapītis, maziņ plītiņi, galds un 3. gulta. Par ļoti labu cenu, tikai 700 kronām, jeb 60 eiro par dienu, bet tā bija ļoti forši, vai ne? Tātad palikām šeit, mazajā mājiņā, Hegna Camping. Ļoti forši, patīkami. Un šodien ir 17. augusts. Dosimies tālāk mūsu nelielajā piedzīvojumā. Vēl mazliet un skatāmies tālāk. Šeit ir tāds diennakts pašapkalpošanās veikals. Nopīkstina karti, ievad pinkodu, ej iekšā un ar čeku tikai tiec ārā. Kas ir interesanti, ja tu neko nenopērc, tu nevar iziet. Bet smuki izskatās. Šādi izskatās iekšā veikalā. Šajā mājā ir toaletes un dušas. Ar kartiņu, ko tev izsniedz recepcijā. Var nopīkstināt un tikt iekšā. Ar šo kartiņu visur tiek iekšā. Esam Brandhos kuģu pārceltuvē. Manais muguras. Šis ir interesants apskats objekts.
Ceram, ka mums izdosies arī redzēt, kā šis notiek dzīvē, kad kuģīti pa trepēm upstaļ augšā. Tajā pusē ir augstāks ūdens, un šeit ir daudz zemāks. Un šādā veidā tajā kā pārcelti kuģīši no viena līmeņa uz otru. Gaidīsim, kad būs nākošais kuģīts, to nofilmējam un aiziet. Ejam pār dambi. Ļoti interesanti, ne? Kāda konstrukcija. Esam augšējā daļā šajā pacelšanas mehānismā. Šeit ir pirmie vārti. Un pēc tam skatīsimies, kā tas notiek dzīvē. Būs noteikti interesanti. Ja pareizi saprot, ir noticis negadījums, kad sabrucis viens no pirmajām reizēm, kad tika būvēts un palaists. Un pagāja vairāki gadi, lai to visu saprot un atjaunot. Jā, kuģīts ir klāt. Henrik ir Biksen. Ar šo mēs arī braucām. Taču māju pus dālēm ar krāmīti. Pirmie vārti vaļā. Tas tev īstais vaļā, ne? Jā, viņš skries no vienā vārtā līdz nākošajai. Aizskriet ārpus puiši. Manuāli kaut pēc tam. Jā. Tajā galā jau var redzēt, tas ir films. Tagad taisam ciet to sārtiņu. Puiši aizvērš tūlītām šo sārti ciet. Tās slūšiņas apakšā jau ir aizvērts. Tad jau jāiet pie nākamajiem vārtiem. Te kā apakšā tie baltie. Tās baltās ir tās slūžas, no kuries atver viņš vaļā. Ar to kloķi atver vaļā to slūžu. Viņi paceļās augšā, tagad viņš uzceļ. Lēnām aizceļās. Jau tā pārāk plūst par to. Iepriekšējie vārti jau ir ciet. Jo! Lēnām viņi attais vaļā tā plūst. Un tad es tā apakšā ar plūst attais vaļā. Ar to ploķi un viss. Tikmēr kuģīts jau ir izbraucis 2 no 4 posmiem. Tur tā izciet slūžas. Ceru, ka jūs redzat tik tālu. Tā ir manuāli. Ļoti grūti izskatās, jo viņas ir smagas. Ir tās, kas sauc par slūžām. Es ceru, ka
Tālumā tas baltais punktiņš uz tilpiņa ir Jānis. Un tagad jūs varat noteikti paskatīties, ko redz drons tajā mirklī. Turpinās kopā aptuveni šo 4 posmu pāreja laika ziņā aizņem ap 50 minūtēm. 45-50, tā kā mēs šobrīd skatāmies jau pusstundu vairāk, tā kā, jā, būs vairāk kā 45 minūtes izskatās. Bet nu interesanti, jā. No Poģītim pēdējais piegājiens, un tā jau aizieta. Ne gluži jūriņā, bet, nu, aiziet. Pēdējais smagāks, jo viņi nevar kontrolēt to ūdeni. Aiziet Henriks. Ir Briksens dodās savā gaitā. Stipriņš līdzā gaitā. No tā. Nu ko, šis piedzīvojums arī ir beidzies. Ļoti interesanti tā Pūģu pārbrauktuvi ir apskatīt, iefilmēt. Un paldies, ka skatījāties. Liekam laiku, subscribe un tiekamies nākamajā video.